Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar traumatologu ortopēdu Kasparu Ūdri, Jēkabpils reģionālo slimnīcu un nodibinājumu Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds ir izveidojusi bezmaksas labdarības akciju Dzīvo vesels, kuras laikā ir plānots sniegt bezmaksas konsultācijas un nodrošināt nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils pilsētā un kaimiņu novados dzīvojošajiem pensionāriem, invalīdiem, politiski represētajām personām. Labdarības akcijas iniciators ir Kaspars Ūdris, kurš vairāk kārt ir iesaistījies šāda veida starptautiskajās akcijās Indijā. Ir Latvijā daudz reģioni, kur cilvēkiem nav iespējas vai varbūt nav pietiekami daudz informācijas par viņu problēmām un viņi netiek līdz šiem doktoriem vai ir garas rindas, varbūt ir kaut kāds diskomforts. Un šobrīd ir mērķis viņiem palīdzēt un viņus aicināt, lai viņi nokļūst līdz mums un tad var sniegt šo palīdzību. Šāda veida akcija Jēkabpilī un arī Latvijā notiek pirmo reizi. Tās ietvaros vienkopas pulcēsies ārsti un medicīnas personāls, lai bez maksas strādātu sabiedrības labā. Es domāju, ka šis projekts ir vērtīgs ne tikai Jēkabpilī un apkārtiem novadiem, bet arī visai Latvijai. Ja šajā akcijā sevi pieteikuši ir pamatā mūsu reģiona iedzīvotāji, tad varbūt tā atskaņa, atbalsts izskanēs pa visu Latviju un nākošgad to cilvēku, kas izmanto šo akciju, būs lielāka. Lai gan ārsti un slimnīca neprasa atalgojumu, tomēr akcijas Dzīvo vesels norisē ir nepieciešami līdzekļi. Līdz ar to šo finansējumu nodrošina piesaistītie atbalstītāji un ziedotāji. Pie operācijām ir tomēr izdevumi, implanti, anestēzija un viss tas pāries. Tas prasīja zinām naudu, un tāpēc mēs arī lūdzām, lai atbalsta šo aktivitāti ar cik jau kurš var kādām zināmām naudas summām. Un tas ir noticis. Sponsori bijuši gan atsaucīgi. Pirmai šai akcijai naudu mums pietiks, un ja viņi paliks pāri, tad viņi tiks krāti uz nākošo gadu. Tā kā es domāju, tā ir svēta lieta, un viņai jāturpinās, un es domāju, atbalstītāju būs ļoti daudz, un paldies šiem akcijas iniciatoriem un tiem arī doktoriem, kas pieteicās. Labdarības akcijas Dzīvo vesels ietvaros bezmaksas medicīnisko konsultāciju un operāciju norise Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ir plānota no 10. līdz 15. augustam, kur ķirurgs proktologs Andrejs Miļčevskis bez maksas konsultēs 120 pacientus un veiks 12 ķirurģiskās operācijas, kā arī traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris konsultēs 170 pacientus un veiks operācijas 30 pacientiem. Slimnīca šajā akcijā vairāk piedalās kā tehniskais nodrošinātājs šajai akcijai. Tas nozīmē to, ka slimnīca atvēl telpas ārstiem, konsultantiem, lai veiktu šo lielo konsultāciju skaitu. Slimnīca atvēl operācijas zāles atlasītajiem pacientiem operāciju veikšanai un arī telpas pacientiem pēc operācijas, kur pārlaist nakti, lai ārsti varētu pēc tam pēc operācijas viņus vēlreiz skatīt un vairāk vai mazāk salāpītus, sadekterētus, laist mājās. Slimnīca vēl piedalās, protams, arī ar ēdināšanu, ar medikamentiem, ar dažādām medicīnas precēm. Tā skaitā tas ir operāciju aprīkojums, operāciju vēļa un tam līdzīgas lietas. Akcijas Dzīvo vesels realizācijas laikā ir pieteikušies sniegt savu profesionālo palīdzību daudz citi speciālisti, kā arī PRF klīnika, kuras savā praksē izmanto revolucionāru atjaunošanās metodu, izmantojot trombocītiem bagātinātu fibrīnu. Mēs piedāvājam pilnīgi visu, kas ir saistīts ar šo metodi. Mēs piedāvājam, protams, materiālus, centrifugu un savu klātbūšanu, konsultācijas pacientiem. Pacienti varēs uzdot visus sevi interesējošos jautājumus, jo šī metode ir pielietojama ne tikai traumatoloģijā, viņu var pielietot arī zobārstniecībā, kosmetoloģijā, dermatoloģijā, ja ir problēmas mataukšanas gadījumā, ja ir dziļas nedzīstošas brūces, apdegumi, dziļas rētas. Tā kā vēlamies vienkārši palīdzēt pacientiem, lai viņiem būtu pēc iespējas lielāka informācija, kā var bez medikamentozes iejaukšanās paši cilvēki ar savām asinīm sevi ārstēt. Pacienti ir aicināti pieteikties bezmaksas medicīniskajām konsultācijām zvanot, kā arī ik viens ir aicināts ziedot un palīdzēt problēmās nonākušajiem, zvanot uz ziedojumu tālruni vai pārskaitot ziedojumu summu uz Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonda kontu.